Un bez tam arī šajā ekspedīcijā mēs braucām vairāk Tibetas rietumu reģioniem, kuri ir ļoti neapdzīvoti, kur ir ļoti maz klosteru, tāpat arī ļoti maz mūka. Un tur patiešām ir vispār grūti satikt cilvēks, un līdz ar to arī kaut kādu cilvēku garīgumu grūti satikt ir. Jo pārsvarā lielie klosteri atrodas Lasas tuvumā, un arī Austrum Tibetā mēs bijām vienā Labranga klosterī, kur esot 3 vai 4 tūkstoši mūku. Kas attiecas uz progresu, tad progresu var interpretēt dažādi. Un tieši to dara ķīnieši un tibetieši. Jo ķīniešiem progress tā ir moderna infrastruktūra, asfaltēti ceļi, šosejas, jaunbūvis, bankas. Tas ir viņu izpratnē progress. Viņi ir pragmātiski cilvēki un viņi ļoti vēršās uz šo rietumu zinātnes un tieši rietumu veidu progresu. Bet tibetiešiem varbūt par šo progresu nav tik ļoti pozitīva uztvere. Viņiem vismaz tradicionālajā izpratnē progress, tas varbūt ir atjaunot zīmējumus, atjaunot tankas, budistu statujas, klosterus. Viņu izpratnē progress varbūt saistās vairāk ar ticību budismam, ticību skolotājiem, dažādu rituālu izpildīšanu, svētceļojumiem. Tas ir progress, kas var nākošajā dzīvē vai vispār turpmākajā dzīvē dot kaut ko pozitīvu. Protams, arī šodien ir daudzi, kas atzīst, ka infrastruktūra un jaunceltnes un elektrība, silts ūdens, tas arī ir nepieciešams, un tam mēs visi piekritīsim. Bet tas nav vienīgais, tas nav galvenais priekš viņiem. Tas, kā viņi tur dzīvo un kā viņi tur ir pieraduši dzīvot, varbūt manā uztverē, es nevaru nosodīt tos ķīniešus tā, kā nosaukt tos ķīniešus viens otrs. Es tomēr uzskatu to, ka ķīnieši viņiem nes progresu, varbūt ne pārāk tādā pareizā tādā veidā, bet jebkurā gadījumā tas ir gigantiskākie naudas ieguldījumi, tūkstošiem tehnikas vienības, kas ir kaut kā apmēram 4000 kilometru garumā tājas ceļus, tas ir Augstskalnē, drausmīgos apstākļos, tur, kur upes skalo ārā visus tos ceļus un visu laiku tās caurtecis nenormāli daudz, Viņi milzīgāko naudu iegulda iekšā tur, Dalai Lama bija diezgan radikāla personība vai tāda oriģināla personība. Un viņš mēģināja ieviest dažādus jauninājumus. Viņš saprata, ka rietumos pasaule iet tālāk un centās pārņemt daudz ko no Indijas un no citām valstīm. Un tad izveidoja skolu, telegrāfu, mēģināja kādus tehnikas jaunumus ieviest, bet tas pastāvēja īsu laiku. Un tad ierēģi mūki to jau ātri aizliedza, jo viņi baidījās no visa svešā, baidījās, ka tas kaitēs viņu reliģijai, tāpat baidījās, ka kaitēs viņu amatiem. Un līdz ar to bija grūti izveidot kaut kādus reālus kontaktus ar ārpasauli. Manuprāt, līdz šim es vēl redzu Tibetu ļoti tibetisku. Lasā ir ļoti daudz ķīniešu, bet kultūras ziņā viņi ir tiešām saglabājuši savu tradicionālo dzīves stilu un joprojām to piekopju, un joprojām lielākā daļa iet uz klosteriem un tic savai mācībai. Viņi nav tik viegli pārveidojami. Viņus nevar 50 gadu laikā pārveidot par ķīniešiem vai pat 100 gadu laikā pārveidot par ķīniešiem. Viņi ir pārāk spītīgi, viņi nav tā kā latvieši, kuri varbūt aizbrauks uz ārzemēm, kļūst par kaut ko citu.
Saproti, ir jau tā, vai ne, ja, kad ja tev iekšēji gribās un vajag un tādu vajadzību izjūt, nu tad braucieni, un otram kārtām finanses, ja, tas tomēr ir kaut kādā, vienā ziņā tas nav lēti, vai ne, ja tas ir, nu, ja to var atļauties, nu, un jau, ja es bijis visās tur kaut kur pa kurortiem izdzīvojies, tad, protams, ir vērts aizbraukt arī uz Tibetu. Tika šķērsot arī liela daļa Ķīnas, teiksim, vidienas, tādas Singa, Čengdu, Kunminga, tādas pilsētas. Tur arī bija ļoti interesanti ceļu posmi, grūti, kur simtiem kilometru tika remontēts ceļš. Un tad šobrīd mēs esam atdūrušies pret Vietnamas robežu, kur mēs ieradāmies 17. augustā. Bet vēl līdz šim brīdim mums Vietnamas valdība nav atbildējusi, kad mēs teorētiski kaut ko varētu iebraukt iekšā, tā kā mēs neredzējām vairāk vajadzības sēdēt. Un par cik mēs nevarējām braukt arī atpakaļ uz Ķīnu, ja mums nebija neatļauja, ne vīza, nekā, tad mums nekas šobrīd neatlika cits, kā ierasties šeit Latvijā, kādu laiku ar šīm lietām nodarboties un droši vien oktobra beigās turpināt ceļu pa Vietnamu vai pa Ķīnu, atkarībā no tā, kur izdosies nokārtot iebraukšanas atļaujas. Hello.